Labdien, 4. nodarbībā, kur apskatīsim strateģiskās plānošanas īstenošanas īpatnības un aktuālus aspektus. Šajā nodarbībā pieskārsimies 3 tēmām, un tās ir zilā okeāna stratēģija, tāda noteikta tipa pieeja strateģiskajā plānošanā. Otrā tēma būs par organizatorisko un administratīvo efektivitāti un tās ietekmi, kurā mēs saliksim kopā strateģiskās plānošanas procesā gan mērķus, uzdevumus, taktiskos rādītājus, riskus un citus aspektus, un pastīsimies, kurām daļām jo īpaši pievērst uzmanību efektivitātes nodrošināšanā. Un trešā tēma būs par iesaistīšanu ar fokusu uz darbiniekiem un viena slavena uzņēmēja pieeja tajā. Un pirmā tēma – zilā okeāna stratēģija. Šajā tēmā, kurā ir ļoti apzināti šie divi spilgtie bloki, viens ir sarkans un viens ir zils, pastāstīšu jums par tādu pieeju kā zilā okeāna stratēģija. Un proti, viņi ir apzināti pretstatā sarkaniem okeānam, kas ir klasisks konkurences tirgus, nereti viņi dēvē par asiņainu, metaforiski, protams, tirgu, kurā notiek cīņa par klientu, bet zilā okeāna stratēģija pieeja, šī stratēģijas pieeja, ir tāda, ka kaut uz brīdi radīt tādus apstākļus, kurā jums nav konkurenti, pagriezt defektus par efektiem, izmantot neidentificētu iepriekš potenciālu un citus aspektus, kas jūs izņem no šīs sarkanās cīņas un ieliek zilā okeāna stratēģijā. Proti, ja skatāmies uz sarkanu okeānu, kur ir konkurence, jūs konkurējat, mēģināt pārspēt savus konkurentus, parasti vai ar cenu vai ar kvalitāti, konkurējat tikai ar tiešajiem konkurentiem, fokusēties uz konkrētu pircēju grupu un mēģināt piedāvāt vienu vai vairākus produktus, bet dažādos veidos, lai uzvarētu šajā cīņā par klientu. Turpretī zilais okeāns rada jaunu tirgu. Tas padara konkurenci kaut uz brīdi par nesvarīgu, piedāvājot jaunus aspektus, jaunas vērtības. Tie cenšas būt pāri arī savai industrijai un redzēt vairāk nekā klasiskais sarkanais okeāns, pārdefinē potenciālus, meklē jaunus veidus, pakalpojumus, produktus, pircējus, un tādējādi gan piesaistot uzmanību, gan pārspējot konkurentus. Un zilā okeāna stratēģija, manuprāt, ir lieliski piemērota un atbilst tieši sociālās uzņēmējdarbības idejai, strateģiskai plānošanai šajā jomā, jo pats sociālā uzņēmējdarbība arī ir ļoti jauns un vēl neapgūts publiskās pārvaldības lauks. Otrajā tēmā apskatīsim uzņēmuma organizatoriskās un administratīvās efektivitātes elementus, to savstarpējo ietekmi strateģiskās plānošanas kontekstā. Tātad šajā schēmā, kas varbūt pirmajā brīdī var šķist mazliet sarežģīta, bet es garantēju, ka pēc brīža jūs labi orientēsieties tajā. Sāksim šeit no augšas, tātad ar stratēģiju, strateģisko plānošanu un atcerieties, kas tas ir – misija, vīzija, vērtības, principi, uzdevumi, mērķi, taktika, ja šie darbības rādītāji. Un jauniem uzņēmumiem struktūra seko stratēģijai. Varbūt arī otrādi, kad jau esošiem uzņēmumiem, kuriem ir noteikti struktūra, identificēti biznesa procesi, stratēģija tiek izstrādāta pamatojoties uz tiem. Bet jūsu gadījumā, es pieņemu, daudziem no jums šī sociālā uzņēmējdarbība ir jauns piedzīvojums, jauna sākums. Stratēģijas iesaku veidot pirms struktūras, un tātad stratēģija tiks izstrādāta un struktūra sekos tai, ja šie mērķi, uzdevumi un taktiskie rādītāji šos jūsu biznesa procesus, pat ja tad ir tiesi viens vai daži cilvēki, ja šos nosacīti departamentus vai funkciju plauktus, saliksiet atbilstoši savai misijai, vīzijai, mērķiem un uzdevumiem, ja, tātad struktūra sekos stratēģijai, savukārt darba procesi tālāk jau sekos struktūrai, ja, noteiktu mērķu sasniegšanai, noteiktu uzdevumu izpildēji, noteiktu rādītāju pārbaudēji. Šajos procesos tiem sekos aktivitātes, un šie būs tie svarīgākie elementi
tieši administratīvajai efektivitātei un ietekmei, jo efektivitāte ir meklējama, pilnveidojama tieši aktivitātēs. Varam teikt, mazajās aktivitātēs, mazajos darbos. Reizēm tas var būt sekundžu jautājums, bet viņš ir atkarībā no tā, cik bieži kāda aktivitāte veicam. Reizēm tie rādītāji var būt, vienlaikus apstrādājumās informācijas apjoms, informācijas kopēšana no vienas vietas uz otru, kustības, ja tie ir ļoti individuāli pielāgojumi jūsu struktūrai un darba procesiem, bet efektivitāte tā tad ir meklējama šajās aktivitātēs. Papildus tam, ja šī būtu tā stratēģijas daļa, ko mēs jau skatījāmies, bet papildus tam administratīvai efektivitātei un ietekmei ir svarīgi pievērst uzmanību vēl diviem aspektiem. Un tie ir riski, un pie riskiem runājot ir arī pat vēl vienlīdz svarīgi ir risku signāli. Lai riski neiestātos, mums ir signāli, kurus jūs izstrādājat savā struktūrā, kas ir pazīmes, kas liecina, ka risks var iestāties. Un tad jūs izstrādājat gan šo signālu reaģēšanas aktivitāti, gan risku novēršanas vai mazināšanas aktivitāti. Un tas savukārt ir daļa, tā parasti ir daļa no kvalitātes un kontrolas sistēmas, kas, ņemot vērā šos rādītājus par, sākot jau te ar aktivitātēm, uzdevumiem un šiem darbības rādītājiem, kas liecina, vai uzdevumi tiek izpildīti vai nē, efektivitātes mērījumiem un riskiem, tad kopā šis kvalitātes kontrolas sistēma jau piedāvā izmaiņas un uzlabojumus, un atceraties, ka šis strateģiskās plānošanas process ir nepārtrauks. Tad kvalitātes kontrolas sistēma, kurā ir ietverti šie riski un to signāli, identificē nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus stratēģijā. Parasti tas ir uzdevumos un darbības rādītājos, jeb šajos KPI, Key Performance Indicators, retāk, bet notiek, ka ir nepieciešams pārformulēt, pārstādīt mērķus. Pavisam reti ir nepieciešams koriģēt vīziju un vēl retāk misiju. Bet būtība ir tajā, ka šis process ir nepārtraukts cikls, kurš, atceraties, stratēģija nav gala rezultāts. Šī cikla nepārtraukta īstenošana ir tas, kur rodās šī efektivitāte. Un trešā tēma pie strateģiskās plānošanas īstenošanas īpatnībām es minēšu par iesaistīšanu. Proti cilvēku iesaistīšanu un par šī slavenā uzņēmēja pieeja un dienu slavenu citātu, kurš ir visās mācību grāmatās un virknē informācijas avotos par strateģisko plānošanu. Un šis citāts, es uzreiz sākšu varbūt ar to, ir par to, ka ir populārs uzskats, protams, biznesā, ka klientam vienmēr taisnība. Tā ir bijis, reizēm tas vēl parādās, bet arī šī kultūra mainās. Un Richards Bransons, ASV uzņēmējs, Virgin Group izveidotājs un milzu biznesa industrijas vadītājs, kurš ir mainījis uzņēmējdarbības elementus daudz diezgan, gan pamatā personāla vadībā, bet arī biznesa efektivitātē. Viņš teica tā, ka klienti tomēr nav pirmajā vietā, jo pirmajā vietā ir jūsu darbinieki, jūsu komanda. Ja jūs parūpēsieties par saviem darbiniekiem, viņi parūpēsies par jūsu klientiem un parūpēsies par jūsu biznesu. Tad šī darbinieki pirms klientiem iesaistīšana var nostrādāt efektīvāk nekā ļoti mērķorientēts fokus tikai uz klientiem. Jūs darbinieku labsajūta iespējams daudzos gadījumos, gribētos teikt vienlīdz, bet jāsaka reizēm ir svarīgāka nekā klienta nosacīt neierobežotās vēlmes un vajadzības. Un pati stratēģija parasti ir šis vadības ceļš struktūrā no augšas uz lejas. Vadība jau, principā, no vadības mēs sagaidām, ka izstrādā, kas mēs esam, kur mēs ejam, ko mēs daram. Savukārt atcerieties, ka plānošana un īstenošana faktiski nāk no apakšu uz augšu. Darbinieki īsteno, komanda īsteno stratēģiju. Un tāpēc šī strateģiskā plānošana stratēģija vieno komandu. Un te šis parāda to, cik svarīgi ir darbinieku iesaistīšana, nosacīt, mēs iepriekš skatījāmies šī pieeja no apakšu uz augšu, darbinieku iesaistīšana arī strateģiskajā plānošanā. Ne tikai izpildē, lai darbinieks jūt savu vietu kopējā misijā un vīzijā, bet arī pašā plānošanā. Tad darbinieki pirms klientiem šī iesaistīšana.
Šo var attiecināt arī cita starpā uz klientiem. Arī klientus var, un ir pat ļoti vēlams iesaistīt stratēģijas gan izstrādē, vienā vai otrā veidā, gan iesaistē un novērtēšanā, un tādējādi nodrošinot krietni klientorientētāku stratēģiju. Un zināšanu nostiprināšanai pēc šīs nodarbības es aicinu jūs tiešām internetā, un jūs redzēsiet, kad ir pieejams citu uzņēmumu stratēģijas, jo stratēģijas ir kaut kas, ar ko uzņēmumi lepojās. Ja viņas ir, kā jūs iepriekš minēju, parasti ir vizuāli pievilcīgi izstrādāts, tas ir vēstījums pasaulē ar mūsu galvenajiem elementiem, kāda ir mūsu misija, uz ko mēs tiecamies, mūsu vīzija, pēc kādas vērtības mēs turam godā, pēc kādiem principiem mēs strādājam, ja uzņēmēji ar to lepojās. Un tāpēc arī publicē. Proti atrodiet citu uzņēmumu vai organizāciju vai ideju stratēģijas un salīdziniet ar savējo iepriekš izstrādāto. Apsveriet savu tirgu, savus saturs, geogrāfiju, blīvums, tirgus daļa, jūsu īpatnības, īpašu uzmanību pievēršiet šīm zilā okeāna pieejām un atcerieties par savu sociālo funkciju, kurā ir liels potenciāls novitātei. Un vai trešais jautājums, ja šajā praktiskajā uzdevumā, vai pastāv kāda pieeja, kurā jūs varat piedāvāt tādu produktu vai pakalpojumu, kur konkurence kaut uz brīdi kļūst nenozīmīga, proti jums viņu nav, un vai jūsu konkurenti var iespējams kļūt par jūsu partneriem. Un, lai identificētu šīs zilās stratēģijas pieejas un veicinātu šo darbinieku iesaisti, padomājiet, kas ir visvairāk vienojošās vērtības un principi, kas saista visus jūsu komandas biedrus, ja jūsu ceļā uz vīziju un misijas pildīšanu, un kas saista arī potenciālos klientus vai partnerus, ar ko jūs dalat šīs vērtības. Un noslēgumā galvenās nodarbības atziņas. Tātad zilā okeāna stratēģijā sociālā uzņēmējdarbība lieliski iekļaus, un otrādi sociālā uzņēmējdarbība lieliski iekļaus šajā zilā okeāna stratēģijas pieejā. Tālāk par šo administratīvo organizatorisko efektivitāti atceraties šo noslēgto ciklu nepārtraukto procesu. Stratēģija kļūs par šī procesa neatņemamu sadaļu, ja šī cikla daļu ir stratēģija caur procesu, struktūras, aktivitāšu, mērķu, uzdevumu efektivitāti, risku vadības sistēmu, kur ir daļa no kvalitātes vadības sistēmu, mēs atgriežamies pie stratēģijas pilnveidošanas. Ja, šīs pašas stratēģijas, kā ikdienas procesu efektivitātes uzlabošanas daļas, un par darbinieku iesaisti un klientu iesaisti, tad stratēģija vieno cilvēkus, un šie vienojošie kanāli ir tieši vērtības un principi.